Čau visiem! Tā kā es tagad arī vlogoju, nolēmu, ka man jāpasaka kaut kas par 12. Saeimas vēlēšanām, kuras vairs nav aiz kalniem. Jau 4. oktobrī tev, ja tu esi balstiesīgs, tev ir jāiet un jānobalso. Obligāti tas ir jādara. Arī, ja tev nepatīk partijas un viņu piedāvājumi, ej un saliec mīnusiņus visiem, kas tev nepatīk konkrētajā sarakstā. Vienkārši sēdēt mājās un būt vienaldzīgam, tā nav nekāda attieksme. Tad tev vispār vienalga par to, kas notiek tavā dzīvē. Tas kaut kā nav loģiski. Es neticu, ka tev ir vienalga. Vienkārši aizvien un nobalso. Un es esmu ārzemēs, bet ne jau tā kā Inga Spriņģa izteikās intervējot ar savu kaimiņu, ka tie, kas ir aizbraukuši ārzemēs, viņi nav palikuši Latvijā, viņi negrib cīnīties. Nē. Es esmu ārzemēs, jo es veicu brīvprātīgo darbu. Es vienkārši gribēju pamēģināt kaut ko jaunu. Un man rūp, kas notiek Latvijā, un es iešu 4. oktobrī un balsošu par Artusu kaimiņu. Jā, kāpēc Artus kaimiņš? Pirmkārt, man jāpasaka, ka esmu ļoti priecīga par to, ka man ir iespēja balsot par viņu, jo ārzemēs esošie latvieši balso par Rīgas sarakstu. Tāpēc es ārzemēs atceries, ka tu vari balsot par Artusu kaimiņu. Un, jā, kāpēc par Artusu kaimiņu? Kāpēc nē? Tāds ir īstenībā mans moto, un tad es arī jautāšu, kāpēc nebalsot par Artusu kaimiņu. Jo, padomāju par Saeimu, tas ir tā kā liels teātris. Politiķi kaut ko apsola, kaut ko pasaka, un viņi melo. Viņi nepiepilda savus solījumus, bet viņiem ļoti izdodas. Mums noticam, vai ne? Cilvēki noticā, tad viņi ir ļoti labi aktieri. Un tāpēc, kāpēc nelaist īstu aktieri, kuram ir aktieru izglītība Saeimā, vai arī viņam nav tās tik lielas zināšanas politikā, viņš vismaz patrenkās tos politiķus, kas tur ir iedomājušies, ka viņi tur būs vienmēr, un ka viņiem tur viss būs baigi labi. Un, jā. Paskatījos kaut vai uz to, ko viņš dara suņu būdā. Viņš atrod tādas lietas, ko neviens nezin. Un viņš visiem pasaka, un tad cilvēks saprot, ka noslēpums paturēt pie sevis nav tik vienkārši, jo viss ir atrodams, vai ne? Un tad Artus, es domāju, ka arī kaut ko izdarīs tajā Saeimā. Jā. Un arī, ja viņam neizdosies, es domāju, ka viņš arī to atklāti pateiks. Jo viņš kaut kā, cik esmu sapratis, viņš ir par to patiesību, viņš nav par meliem. Viņš arī pateiks, ja viņam nesanās. Un tāpēc balsojiet par Artusu. Atā!